Man galva kūp, zeme deg, rokas trīc, pēdas man svilst. Es traucos tevi vēlreiz apraudzīt, pirms trauki plīst. Krustojums vai vējš, sekundes triedzēš, pulse un... Dien visiem! Šodien 23. mājas. Kārtējais bušnieks skrējiens. Apkārt bušnieku ezerām neviens nezina, kurējais, bet 3 pār točiem. Tāpēc vēl iepaliks te, lai kāds neaizrākās garām. Vairāk variantu. Kāds liela gubā, vai nekāds. Tā, tiesnešu brigāde ieradusies uz sacensību organizēšanu ir. Un te jau priekšā kaut kādi vīri ir. Aizmirsis, kā skriet, tu vēl atnāks. Atvadu puikas jaunus. Nu, Joris, stāsts, no kurienes tu esi? Es? Kā no kurienes? No Latgales. Nē, jokoju, no Talsiem. Kā jūs jau katru gadu esat šeit? Nē, es nav bijis 3 gadi jau, bet es vecais bukses jau 20 gadu atpēc braucu šeit. Nu jā, kā laiks iet tā, cik atceros, tu vienmēr ir bijis te. Uzstēties vajag. Un kas pa džekiem tev līdzi ir? Jaunieši. Kā jaunieši sauc? Sveiki, džeki. Kāpēc jūs izdomājat atbraukt uz bušnieku skrējienu? Vienkārši pasportoties gribējās, izmēģināt nav būtis nekāds šodienas sacensības. Māleči, tā veiksmīgs startījums, 8 km, un tad uzliekam tādu reģistratūru vispārējo. Lūk, arī pārējie viss sāk ierasties. Mūsu meitenes jau atkal palīgā, kā parasti ir viss kārtībā. Čau! Labdien! Sveicināt! Prieks redzēt! Sveicināts bušnieks skriešanas svētkos. Ko es tagad daru? Pirmais reģistrants ir Valds Bagdānovs. Un es atbraukšu trasi pat skatīties, vai tajā vietā, kur kāds vienmēr noplēš, ir noplēsts. Pirmais numurs Valdim Bagdānovam. Tā, es uzkāpšu uz riteni, tā es ieslēgšu arī kameru. Tā, šitas jau būs finišs. Tāda trase, nu trase ir brīnišķīga, ja paņem, ka patīk skriet pa mežu, tad šis ir superīgs pasākums. Protams, mēs viņu nereklamējām un tik daudz, kā vajadzīgs vairāk tas tradīcijas skrējējs ir klubam, bet, nu, ir labi. Pa kreisi mums ezers ir. Tagad mēs turpinām ceļu skatīties, kur jāskrien pat atciņā. Tā, sāk pulcēties dalībnieki, līdz startām, nezinu, kaut kāds 40 minūtes vēl. Bagdāno ģimene ieradušies ir. Kā jūs atbraucāt? Labi, ceļam iet uz pusdienlējiem. Cikos bija jāceļās? Es jau 9. Ko, tas jau nav jorši, es daudzā 5. Kā Inglisam iet? Tā vai turies šodien, es tā trasē līdzi nebūšu, nevarēs tev plēsties, pamačoties mēs. Tad ir Izabela rādīs klasi. Jā, pirmais 8. Sievietēm. Labi, Izabēlām, sabjaustamies trasē. Ilgons arī, eksmeistars, kas arī došana skrējis šajā skrējienā jau 1081. gada, vai ne? Apmēram. Jā. No 84. arī pirmoreiz noskrēja, tam bija 14. Tad jau tas skrējiens bija tādā 30 gadu un vairāk šim skrējienam jau ir. Šis sirvis. Tur ieradās arī ātrākie džeki, potenciāli līderi. Mēs tā mierīgi šodien. Kā gulēja pagājušajā naktī? Normāli. Tā mierīgi šodien tā pa kāda 4,50. Jānis amierīgi? Jā. Es zinu jūs mierīgos. Lūk, arī jaunā zvaigzne ieradusies ir. Kā gulēja šonakt? Vai ir? Labi, viss ir super. Organisms ir atjaunojies, jā? Organisms. Ir atjaunojies, jā? Višķiņ ir. Jā, vakar ogļhidrāta dēļ tika uzņemts. Nē. Tad šodien skries uz rezervēm. Maksimums. Jā, labi, tiekamies. Lūk, ierodās vēl viens no līderiem iespējamiem. Jānis Krauze. Protams, Valds Bagdānovs skries kārtīgi. Un šis rokspiediens došana nebija tāds sveiciens, tas bija kārtīgi cīņa. Un tad Jānis padomāja, es to Jāni paņems. Skatīsimies, vai Lauris prieks būs arī pēc finišā.
ierodās vēl viens no ātrākajiem skrējējiem, kurš var cīnīties pa pirmo sešnieku ar gunčiem, ar jāņiem. Vīri un meitenes turpina iesildīties. Pulcējās dalība. Finišā visu savu laiku redzējuši šajā pulksenī. Un tad prieks viss redzēt jau kārtējā. Pat neviens nav saskaitījis, kurā skrēja apkārt Bušnieku ezeram. Es atceros, ka man bija 14 gadi. Es skrēju, tas nozīmē, ka ir vismaz jau 35. 38. skrējiens. Un tādā distance vecā 8 km ar astīti. Un visur ir trasa ir marķēta ar lentām. Un ir kilometru atzīmes. Pēc 5 kilometriem būs arī dzeršanas punkts. Un trasa laikam nedaudz slapjāga arī, ja, tu vakar liki. Jā, šitā pusīte ezeram ir ok, bet otra puse ir slapja un vēl ir divās vietās būs divi šķēršļi. Ja, tad 2 nokrituši koki ir. Un pēc 5. kilometra arī būs tāda liela slapa pērķi, tur uzmanīgi, ja tur arī it kā baļķi ir salikt, bet nu tā, lai kāds nepakrīt un nedabū kā trauma, bet pārējais viss tur ir diezgan labi. Tātad laika apstākļi brīnišķīgi skrienam, katrs pēc savām spējām. Neaizmirstiet pārlieciet uz apbalvošanu, jo grupas ir, cik mums grupas tagad? 4 grupas ir gan sieviešu, gan vīriešu grupā, tā kā pēkšņi jūs varat būt arī lēnāk nosvienot 2. vai 3. grupā. Tad atgādinu, ka pēc 30 dienām ir Ventspils piedzīvu kārtējais pusmaratons. Neaizmirstiet tam reģistrēties, jo šis ir brīnišķīgs treniņš priekš pusmaratonu. Un tad novēlam veiksmīgu startu visiem. Un es tad mēģināšu kaut ko šoreiz arī uzfilmēt distancē, kā jūs skrienat, pēc tam to maratonu klubs.lv varēsiet redzēt. Tā, Aigars no starta pēc minūtes. Tā, līdz startam minūtē, lūk, ikgadējai dalībnieki Bušnieku ezeru skrējienam. Lūk, šis ir mežs ceļš, kurš liekas pēc minūtes jau skries Bušnieku ezeru dalībnieki. Daži gadu simtiņš viņš būs. Un aiziet jau. Jā, jūs to līdās jau redzēsiet. Pirmais jau kā gaidījuma Gunts Grīnvalds aiziet mežā iekšā. Tempiņš izskatās labs. Laikam jāsamazina ātrums. Tā, veču meitenes, tos gaidām pirmo meiteni, Jānis, Valds, lūk arī Laura. Turām! Lūk, arī mums sunīciens ar numuru ir 220, 290. Es ar Riču tagad esmu te forši filmē, kā veču skrienu meitenes. Aiz muguras man Andrs Jaunels skrien, mūsējais no maratona kluba. Priekšā Henrijs, tas laikam franču futbolists. Diezgan grūti operēt ir. Lūk, arī Andrejs aizskrien. Nākšais skrējai viss tuvojās jau kārtēji 1. kilometru atzīmei. Ilze. Imants. Tāds pirmais šķērslis, ko es redzu. Protams. Galvas tīt apkārt ezeram. Bija kā kurš izvēlās. Cits izvēlās pa augstu skriet, cits pa... Lūk, šeit jūs var baudīt mūsu trases apkārt Bušnieku ezeram. Protams, uzdevums jāapskriet apkārt un trases var neievērot. Bet mēs esam novilkuši laikam tādu vistuvāko līniju, visērtāko, kur skriet. Bet, kas skatās, jau saprast, kāds ir Bušnieku ezeru skrējiens. Nu, forši viņš ir vērts atbraukt citreiz uz Ventspili. Nedēļa pēc Rīgas lielā maratona. Tuvojamies mēs 1 kilometru atzīmei. Un tad slēgšā kaut kameru iekšā. Tur līdās būs pieveikts 1. kilometrs. Visiem dalībniekiem priekšā vēl 7. Lūk, arī Bogdanovs treneris tur jau koriģē savējo grupu, kā jāskrien ir. Droši vien kādu vitamīnu iedod arī iedzert, lai ātrāk iet uz priekšu. Tā, te tāda ūdenspēķi ir. Tur līdās es arī... Nē, te uztaisīts ir. Pagājuši, ka te vēl koku
koku laipiņi bija. Lūdzu, 1. kilometrs. Tāda izskatās 1. kilometra atzīme. Es mēģināšu kādu interviju paņemt. Kā jūs sauc? Inārs. Kā? Inārs. Inārs, no kurienes Inārs tu esi? Padas mājā. Mājās no Staldzens vai no Ventspils? No Liepens. No Liepens. Kāpēc tu skrieni šo skrējienu? Pirmā sacensība, ja tā ņem. Mūžā? Jā. Super, paldies. Skriešana. Jā. Nevēlu. Labi. Tad turies, Ināri. Es braukšu pie meitenes tālāk, pajautāšu, kā viņai iet, kāpēc viņa tā ir atbraukusi un atnākusi skriet. Es pie jums braucu, pagaidiet. Mēs pirmo reizi. Jūs esat arī vietējā? Jā. Kā jūs sauc? Laimdota. Laimdota. Un jūs katru gadu skrien šo aplīti? Pēdējo reizi pirms 500 gadiem. Aha. Kāpēc izlēmāt šogad? Jātrenējās pēc. Brīnišķīgi. Tad mēs tiksimies jums jau pēc 30 dienām trasē. Lai veicā šodien skrējiens. Tā no ģimenes pārstāve. Kā treneris deva norādījums jau pēc 1. kilometra? Kārtībā skrienīgi savā tempā, viss būs kārtībā. Ejam pēc plāna, jā? Jā, viss labi. Aizrādījuma treneri nebija? Nē. Labi. Turies, tad tiekamies vēlāk. Lūk, arī Ilzi es redzu, ar ko es vienreiz treniņā kopā pa mežu skrēju 8 km pusi. Un tieši vien tā distance ir. Man tu pazūd no kameras. Tā. Šodien skaties, tu jau pareizi sāk, lēnā tempā, lai pēc 3 km nebūtu jau izšāvusies. Droši vien tur priekšā es filmēs skrien Imants Auziņš šeit zeltainā kreklā. Nu, tev viņa vajadzēja šeit noskriet, ja? Dari visu, lai Imants būtu tev aiz muguras. Sarunāts? Tā mēs finišā redzēsimies, vai tu izpildīji savu uzdevumu vai neizpildīji. Konkursa jautājums, kas skatās. Kas man zeltainās maikās skrien priekšā? Kā sauc puisi kreisajā pusē un meiteni labajā pusē? Tā. Atbildes? Neuzminējāt. Tātad šitie divi cilvēki ir Sigita, kas no maratona kluba jau ir pirmsākumos. Ar skriešanu ir uz tu. Un otrs ir Imants. Imants atceros, viņš laikam jau kad gadi ir maratona klubā. Pagājušajā gadā sāka. Un arī Džeks jau mierīgi skrien tur 10, 20, ko tik vajag. Imants vienmēr, ja es pabraukšu garām, Imants mēs vienmēr atpazīst pasākumos ar amizantām, atraktīviem apģērbiem. Vai kāds plāns ir pusmaratonā šogad? Kaut ko interesantu uzvilkt? Nē, neko nevilkt. Es tikai reiz 10 skries pusmaratons, man pa daudz. Jā. Kauvi sāk, mugura sāk. Beidz. Tā, kā Sigita arī reģistrējās uz pusmaratonu 10, man liekas. 10? Jā. Skriešu. Kā tu jūties? Superīgi. 25-26. Vidējais ātrums. Labi iesākuši esam, tad beigās tad pa 50 finišā. Jā. Sarunāts. Tiekamies bez redzēt. Puisi, ko es nepazīstu, Māju es pazīstu. Kā tev sauc? Uvis. Es tagad pagaidīšu Uvi. Tu jau pirmo reizi apkārt bušniekiem. Tad tu esi tāds bušnieks jau tāds īstais skrējējs. Ja? Ikdiena arī skrien vai tikai iznāk reizi gadā nošķiriem bušnieks? Tāda gan es vajag. Mēģinu piedalīties arī kaut kas citu. Jā, labi, lai tev veicās šodien labs rezultāts, lai ir. Mājas skrien ar austiņām. Jā. Bet tā īstos mačos laikam ir nolikuma aizliegts ar austiņām skriet. Labi. Jo tas kā traucē varētu notikt daudz nelaimes, jo kāds skrien pa priekšu un neredz un nedzird, kāds pļauj ātrāk palīdz var braukt. Tā kā citreiz, protams, pa kluso var, bet tas te pašai un citu drošībā ir pa austiņām. Tā, te bija 2 km atzīme. Māja izskatās svaiga, laba, skrien, bez noguruma. Tā kā viņa pareizi iesākusi, temps nav pārķerts sākums un gaļā finišā viņa redzēs. Šeit ir 2,5 km. Tā es redzu no muguras Igors skrien. Tad tādi trases izskatās, pārējie, kas nav bijuši nekad bušnieku ezerā. Kā, Igor, jūties? Ej savā tempā, jā, un ja smaids ir sejā, tad viss kārtībā, tad nav pārķerts sākums noteikti. Un tad, protams, beigas tad būs jāuzsviem. Labi, Igor, lai veicās. Es atbraucu līdz Zanei. Viņa man pazūd objektīvā, tāpēc, ka man ir jāmācās filmēt. Zane skrien izskatās savā tempā, labi. Tad Zane, bet Zane izskatās, tad beigās pieliks kārtu. Lūk, arī ko es redzu. Bogdanov dinastijas jaunākā pārstāve.
Pirmā reize apkārt Bušnieku ezeram. Kā tev sauc? Viktorija. Viktorija skries pirmā reize šos 8 km. Nedaudz Bogdāno, tad ir visi ģimenē Bogdāno bērni skrējēji. Un ir Ingus trase, ir visi trasē, arī Viktorija šoreiz pirmā reize. Tātad pieveikti 3 km. Es ieraudzīju Allu no aizputes. Jā. Kā Laurija po šodien? Laika forši. Tu esi pirmā reize, man liekas, Bušniekos. Šeit ir pirmā reize, jā. Jā, es domāju, ka tev šis patīk. Man patīk. Jā. Es trenēju speciāli misiju kaldā šiem skrējienam. Jā. Labi, tāpēc spēkos, tad 3 km pieveikti, no 5,1. Uz muguras mēs redzam Ventspils naftas logo. Jā. Ko tas nozīmē? Ka nozīmē, ka ir ugunsdzēsēji no Ventspils naftas skrien. Šo skrējienu arī. Tu pirmā reize apkārt ezeram, jā? Jā. Kā liekas pēc pirmiem 3,5 km? Pēc otro jau bija grūti. Kā tā? Nezinu. Pēc naktsmaiņas nebija gulējis. Aha. Un tā. Kā šonāk, tur nekas nedēļ, viss kārtībā? Jā, viss kārtībā. Labi, tavu spēks, 3,5 ir noskriet jau. Jā. Tad draņi piecīts. Otra pusi ir vieglāk. Jā. Jā. Labi, turies. Jā. Es tagad ķerokās vīru, kas sauc Māri, kam sev nepatīk mocīt. Tā, viņam skriet patīk, viņš skrien daudz, katru svētdienu, katru vēl kāds dienas nedēļā. Bet sev mocīt nepatīk. Ja pajautāsim Mārim, kā viņam iet, Māri 3,5 km noskriet ir. Vai ir mokas? Tā, nav tā, ja tur tāda tempiņa arī jāvelk. Aha, izskatās, šis ir Māra tempiņš, ko viņš var mierīgi čilīti var turpināt. Lūk, 4 km atzīme. Trasē dalībnieks ar 294. numuru. Viņš turās pakaļ Agnesei. Un redzēs, te būs īsts duels būs beigās. Kurš pirmais? Jā, 210. sāk jau pieņemt. Balats. Ejam garām Agnesei. Arī pārstāvs no Dekšņiem. Pareizes, redz. Andrejs. Viņš tagad daudz neskrien. Andrejs satika vienreiz sportzālē, bija TRX, viņš teica, kā skriešana, viņš teica, galīgi nav skriešana, kā. Tik daudz dzīvē grib izdarīt no bootcampā, viņš ietur savu čakarē. Labā nozīmē čakarē. Tā, tagad izveidusies trijot un ir Agnese, Andrejs un 294. Es lieku 294. Kā izdos mačos arī dzeršanas punkts mums ir pēc 4,5 km. Un viss, protams, laika apsāka, ja plus 12 ir. Bet dzer visi. Lūk, atkal skrien vīrs, kam nepatīk sev mocīt, viņš noteikti padzersies. Ja viņam patīk padzerties. Klubu pārstāvi izskatās Francijā. Jā, labi. Jā, pirms tam redzējām trase, galvenais bija smuka sausa. Te bišķi dubjaināks ir. Vīra aiziet jau 5 līdz būs noskriets Dzintārs, pamanīja beidzot arī trasē. Tā kā ir arī dublīši, nav tā, ka visu laiku ir foršs, mīksts un patīkams. Un ir ezers, protams. Ir arī šādi. Tā ir trase. Paskatīsimies, kā Andrs šo Andrs Jonals skrien ar pudelīti kā parasti. Mēs viņu pazīstam pēc sarkanās jakas un pudelītes. Nu, kā viņš izvēlēsies veikt šito te? Viktorija, aiz Andra. Viktorija, turies! Tā, noskriet ir 5 km jau. Ko es atkal esmu noķērs? Atkal Andris sarkanā jakā, ko mēs visi pazīstam. Arī pudelīti rokās viņam ir jābūt. Jā, ir, tas Jānis. Un Viktorija Bogdānova. Protams, Viktorija ir rītīgā skriešanas dinastijas pārstāva. Un viņa noteikti izturēs Andrim līdzi, tāpēc, ka viņa droši vien vēl nemācēja ēst tavs pārslu putru, kad jau mācēja skriet. Un tas viennozīmīgi ir gēns, viennozīmīgi ir gribspēks. Un stingrā tēva roka, kas viņas liek viņai trenēties. Un varbūt viņa būs pēc 20 gadiem Jeļena Prokočuk, ko mēs tad jau nezināsim droši vien. Atcerēsimies tikai pēc bildēm. Un būs Viktorija Bogdānova. Atceramies šo vārdu. Lūk, arī treneris viņu sagaida. Tēvs. Viktorija nedargā, man liekas, tu reiz aiz Andri. Jā.
Kā mēs redzam, Viktorijas smuks solis ir tāds, kāds jābūt ir. Un, kā es teicu, varbūt šitie kadri būs, es no priekš viņus pafilmēšu. Varbūt šie kadri būs unikāli. Varbūt viņi kādreiz vinēs ar Ņujorkas maratonu, ar numuru 7, kā viņi skries. Te iekšā. Jūs, kas skatās šo video, droši vien nepazīstat šos puišus no muguras. Es gan viņus pazīstu. Tad te ir tīri Ventspils naftas un kureks cīniņš būs. Tagad jūs varat, kas skatās, varat likt likmes, kurš no viņiem vinēs, vai nafta vai kureks. Es domāju, pēdējais kilometrs tā vīra aizies tādā tempiņā, kad... Un droši vien tam, kas uzminēs, ja kāds vēl liek kaut pretī, mēs liek vienu aliņu uz to, kurš vinēs vai zaudēs. Tā līdz finišam mēram 2 kilometri, bišķi mazāk pat. Es jau finišā esmu. Tagad mēs gaidām, notiek smags cīniņš starp kureks pārstāvu un Ventspils naftas pārstāvu. Tur līdās 2 vīri nāks finišā, kurš kuru. Te jau vairs viss dzirdiņa. Finišā tā nāks finišā. Rezultāts arī var redzēt. Tā, šī finiša aleja. Tātad, kas tad ir? Mazā Viktorija jau ir tur kaut kur jau vēl 100 metri. Mārs Plomiņš izcilā solī nāk finišā. Mazliet nogurs. Lūk, arī uztaisam aplausos Viktorija Bogdanovā. Kādā tempā nāk brīniši. Strādā, tiek rakstīt jau diplomu uzvarētāji, jau medaļas tiek dalīts. No, kā bija? Gaidīju, ka vieglāk būs. Jā. Paldies kureksam, kuri turēja tempu. Jūs jau 2 no noguruši? 10 kilometri. 10 no 11, viss no otrā puses jāmēģina kapāt vairāk. Mēram centos to plānu realizēt. Bija runā. Protams, ne par šašliku, par skriešanu. Šodien nav kas dzer par to, kādu tempu kāpināt un kādu tempu turēt. Lūk, arī aizpotē Alla. No, nogur arī? Forši patīk. Svaigs gais. Kā gāja man? Labi. Vai personīgā rezultāta? Personīgais rezultāts labāks. Pagaidām 10 minūtes. Ko pagājušajā gadā? Jā. Māc. Tas bija arī tas, kas vajadzīgs. O, Klaus Miltiņš! Viens no labākiem, ātriem, jauniem censoņiem Ventspilī. Lūk, arī Ilze. Finišā 200. numurs. Tagad man iespēja Gitu uzfilmēt. Parasti viņa man uzfilmē. Bet Gitas izskatās labi. Sportot ir forši. Te finišētāji nāk. Vīrs, ko es satiku sākumā, kas jau teica, ka viņš skrien pirmo reizi skrējienā. Čau. Lūk, arī Bogdanova dinastijas pārstāve. Pušnieks skrējien ezers noslēdzies. Tātad 4 grupas, tad sākam ar mazākajām meitenēm. 3. vietā Anželika Ivanovā. Anželika nāk. Medaļu. Un tad tev jāstājās ir. Otra. Tā centra Ventspils. Uz Smulmals. 2. vietā Viktorija Bogdanova. Un 1. vietā Izabelai Bogdanovai. Mums jāiet abām ir uz Dānā! Medaļiņu.
Un ielūgums. Un pirmā vietā Agnesei Katkovskai. Ar suni. Runītī. Mazās meitenes arī nāk ārā. Jā, mazās lai paliek. Mazās meitenes jūs arī paliekat, skobildes taisīsim. Tā, nākošā grupā. Trešā vietā Sigitai Volkovskai. Otrai vietai Allai Radžabovai. Alla. Un pirmā vietā maratona kluba pārstāvē Gintai Rasai. Tā. Foto meitenēm. Tā. Otrā vietā Igor Radžbovam. Igor. Un pirmā vietā Ingusam Bogdanovam. Tā, pozēm. Otrā vietā Valdim Bogdanovam. Un pirmā vietā Kārlim Leimanim. Aizbraucā Māris Priedēns, trešais. Nav jau. Otrā vietā Arno Šķiparam. Arno ir. Un večiem pirmā vietā nav sajauktā Gundis Grīnvalds. 28,17. Vīriem trešais Ilgonis Apelbaums. Es nesapratu. Otrā vietā Jurim Černadjev. Juris zin, kurš Juris ir. Černadjevam. Un pirmais, man liekas, jau tradicionāls senioru grupā Jurim Barausim, 3-4 bez 5. Un visi tā pārsteiguma balva ir ieeja no Olimpiskā centra uz Pludmales akvaparka. Jaunākais dalībnieks Klaus Mildiņš. Jaunākā dalībniece Viktorija Bogdanova. Un mūsu sponsors arī teica jaunajai meitenei arī naudiņu. Atdot tēvam. Vecākais dalībnieks Vidijs Upenieks, 42. gads. Jaunākais pasaules
Vecākā dalībniece Laimdotā Keidene. Laimdotā. Nu nav vecā. Nu, tad, kā vienmēr notiek kaut kāda negadījuma, tad labākā meitene ātrākā, protams, bija Lauča Aklem uz zvaigzne. Viņai 2 ielogumi uz akropātu. Un tā mēs vācamies nost. Vienu, man vēl jāpaspēj.